Labdien, tauta! Šodien mēs parunāsim par vienu tēmu, kas ir svarīga man un ar kuru es šobrīd nodarbojos. Un šodien mēs parunāsim par YouTube Latvijā. Pārsvarā Latvijas skatītājs vidējais, kas skatās YouTube, domā, ka viņu taisa mazas meitenes. Respektīvi meitenes, kuras taisa video par saviem apģērbu favorītiem mēnesī, ko viņas ir nopirkušas veikalā. Par make-upu, jūs zināt, par ko es runāju, vai ne? Bet YouTube kā tāds ir ļoti plašs žanrs un ir tik daudz lietas, ko var filmēt. Blogi, ko es veidoju, visādi blogi par visādām tēmām, renti, respektīvi, par to, kas man nepatīk, par to varbūt, kas man patīk, ko es gribu ar jums padalīties. Ir arī humora video, kā filmēt vienkārši kaut kādus skitus ar humoru. Ir arī nopietni video, kur palīdz cilvēkiem, ir kaut kādi, cilvēki dod padomus, respektīvi par meitenēm, par skolu, vienalga par ko, vai ne? Cilvēki, kur rāda jaunākos kompjūterus, jaunākās video spēles, jaunākos mobīlos telefonus un tais par to review, jeb respektīvi pastāst jums, kādēļ vajadzētu to pirkt, kas ir plusi, kādi ir mīnusi. Tik daudz lietas, ko var ieraudzīt YouTube, nav tikai viens, ko jūs varat arī redzēt Latvijā. Un līdz ar to man kā YouTuberim, kurš es vismaz uzskatu, es daru šo lietu nopietni, un es uztveru to nopietni un gribu augt, progresēt, attīstīties, un jūs man ieliekat tajā pašā plauktā, kurā ir 12-gadīgās meitenītes. Man liekas, ka es neesmu tur, es neesmu augstāk, ne zemāk, es pavisam citā nodalījumā, citā grāmatu plauktā, un tas man ir aizvainojoši. Tādēļ cilvēki padomājiet, kad varbūt ir citi žanri, citi YouTuberi, pavisam viss ir tik plaši, bet jūs ieliekat mūsu burbulītī mazajā kastītē. Cilvēki, kas skatās, uztver mūs kā wannabe YouTuberus, kā klaunus, ākstus, dauņus, lohus, vienalga sauc kā gribi, lamvārdā, ne lamvārdā, bet jūs mūs uztverat kā kaut kādus apsmieklu objektus, jo mēs redz to daram nenopietni, tāpēc, ka es ar to nepelnu, tāpēc, ka es neesmu Amerikā. Es nesaprotu to, tas, man liekas, mazliet stulbi. Tavs mīļākais YouTubers, piemēram, PewDiePie, KSI, arī taisa video. Es uzskatu, es taisu kā viņu nopietnus video, nopietnējai auditorijai, kas uztver to nopietni. Bet tu man uzskati par muļķi, jo es esmu dzimis Latvijā, par klaunu, jo es neesmu nācis no Amerikas, un par lohu, jo es ar to nepelnu. Ja es netaisītu YouTube video, es uzskatu, ir arī citi YouTuberi, kuri ir pelnījuši gaismu, kur jau ir dabūjuši gaismu, kuri ir sasnieguši daudz, piemēram, Funface TV. Viņi sāka ne no kā. Viņi tiešām sāka ne no kā, viņas visi apsmēja, visi vēl, daudz vēl joprojām apsmēja, bet kur viņi tagad ir? Viņiem ir pašiem savs raidījums, TV3 Play. Kas tev ir? Tu sēdi mājās un raksti komentāru par to. Viņi dara to, kas viņiem patīk, un viņi attīstās, aug, un viņi parāda, ka ir iespējams ar Latvijas YouTube dabūt savu vārdu, kā saka, biznesā, un ar to sāk lēnām pelnīt. Bet ir arī citi YouTuberi, kā piemēram man labs čoms, K-Bloks. Viņš to dara priekš sevis, jo viņam patīk, viņam ir aizraušanās ar to, ko tu tērē savu laiku, varētu iet strādāt normālā darbā un pelnīt naudu un darīt to, kas tev respektīvi nepatīk. Veltīt savu laiku hobijiem, tāpat kā es, tāpat kā Funface TV, tāpat kā Udons TV, tāpat kā Uzkapājiem, tāpat kā jebkurš Latvijā YouTubers. Ejiet darīt, ko jūs gribat, bet atļaujiet mums darīt to, ko mēs gribam, un neieliekat mūs kaut kādā bērnu dārza plauktā un neuztverat Latvijas YouTube kā bērnu dārzu, kā smilškasti. To es sūdzu. Tu esi neveiksminieks. Ej, nomirsti. Netaisi YouTube video. Mums ir viena lieta, ko jūs varat izdarīt, ko es esmu trenējis. Tas prasa, protams, ilgu laiku, tas jātrenē gadiem, bet tic, ka jūs to varat. Neskatieties mūsu video, ja jums viņi nepatīk. Tas ir tik vienkārši. Vienkārši neskaties. Nevis tērē savu laiku, tu tiešām tērē savu laiku, ierakstot man komentāru, ka tev nepatīk mans video. Ja tu man uzrakstītu komentāru, ka tev nepatīk mans video, jo, es nezinu, viņš nav uzfilmēts pareizi, es runāju varbūt kaut kā savādāk un man varbūt kaut ko vajadzētu uzlabot. Viss kārtībā, es uztveršu kritiku, es esmu tikai par kritiku un es gribu attīstīties. Drīzāk tev vajadzētu aiziet, padomāt, stūrī, ko tu dari, kāpēc tu tērē savu laiku rakstot man tādu komentāru, jo man ir vienalga. Es neiešu nomirt, es neesmu loks, es neesmu wannabe, es esmu cilvēks, kuram patīk darīt lietu un es atradu savu hobiju un vēlmi kaut ko darīt. Lai padalītos ar jums, un es gribēju parunāt vienkārši par YouTube Latvijā kā tādu.
Ja jums patīk viņš, nospiediet īkšķi uz augšu, jeb like, nospiediet share pogu, padalieties ar citiem, varbūt kādam citam izmainīsies domas par YouTube Latvijā, patīk mani video, nospied subscribe pogu, jeb abonēt kanālu. Tiekamies nākamnedēļ. Peace!